Jā, nu ko tad sākam mēs ar pirmo labdarības akciju, kuras nosaukums ir Palīdzi palīdzēt. Jā, un pagājušā nedēļā es satikos ar vienu no šīs te labdarības akcijas vēstnešiem, tā teikt, ja? Un sveiciens, protams, Kasparam Zlīdnim. Arī viņam sveiciens noteikti. Bet šoreiz par Kasparu Zlīdni, kurš ir kā vēstnesis šeit labdarības akcijai, un proti tās mērķis ir palīdzēt bērniem ar īpašām vajadzībām, proti tieši mācību nolūkos, un sagatavot viņiem speciāli paredzēts mācību materiāls. Jā, jo īstenībā liekas pavisam tik vienkārši ikdienā. Mēs, protams, rakstīt, protams, klausīties, protams, redzēt, lasīt, bet kā tas ir bērniem, kuriem varbūt ir apgrūtināts šīs lietas, un tas nav tā kā iedomājies. Tik vienkārši tas nav. Jā, vienkārši nav, nu tad skatīsimies, kā mēs, kuriem viss, paldies Dievam, ir dots, iejūtās to cilvēku ādā, kuriem kaut kas tomēr ir atņemts. Tā ir citādā klase, un šī citādā klase pārvietojas pa dažādiem tirdzniecības centriem, lai piesaistītu cilvēku uzmanību tam, ka Latvijā ir ļoti daudz bērni, kuri nevar mācīties un iegūt izglītību tradicionālā veidā. Nu, mēs varam tagad, protams, uzskaitīt, lai tas ir lieki, bet ir bērni, kuri neredz, ir bērni, kuri nedzird, ir bērni, kuriem ir kustību traucējumi. Un šajā citādajā klasē, tāpēc mēs to tā arī esam nosaukuši, cilvēkiem no visiem apmeklētājiem ir iespēja iejusties, kā tad jūtas tie bērni, kuri neredz, tie, kuri nedzird, tie, kuriem ir šie kustību traucējumi, un palīdzēt šiem bērniem radīt mācību materiālus, kurus mēs saucam par netradicionāliem, bet kuri būtu ļoti labi pielāgoti tieši šiem bērniem. Un tie, protams, maksā naudu, un, diemžēl, mums Latvijā tā, ka nav daudz naudas, un tāpēc mēs aicinām cilvēkus viens otram palīdzēt. Un šeit tāda cilvēks noziedojot latiņu, ieejot Rīmī veikalā, vai arī iegādāties šādu kreikliņu. Es būšu gudrs kā rakstnieciņš, tātad mēs dodam iespēju visiem bērniem būt gudriem kā rakstnieciņiem. Tas būtībā ir viņu arī sapnis, jo izglītība šķiet ir tāda pašsaprotama lieta daudziem bērniem, kuri studē parastās tradicionālās skolās, bet tajās skolās, kur viņi patiešām nevar izlasīt to literatūras grāmatu un to pasaku, vai viņi nevar strādāt ar datoru tā, kā to daram mēs, tad viņiem ir jārada šie īpaši viņiem radītie mācību materiāli, lai viņi varētu būt tik gudri kā rakstnieciņi, jo tāds pa lielam ir arī viņu mērķis un sapnis. Lūk, un tad mēs šodien aicinām arī Semu un visu Semu skatītājus ielūkoties citādajā klasē. No virsū. Tagad dod man savu roku. Un uzmanīgi nāc iekšā. Iedomāsimies, ka mēs tagad esam 3. klases mācību stundā. No sākuma tu man varētu pastāstīt, kas tev atrodas apkārt. Galds. Kas vēl? Klaviatūra. Jā, kas vēl? Monitors. Jā, kas vēl? Grāmatas. Tieši tā, paņem tagad vienu no tām grāmatām, piemēram, to pašu pirmo, un pastāst man, kas tā ir pa grāmatu. Kāds priekšmets? Vai tā ir matemātika vai literatūra? Es tev pateikšu priekšā, tā ir literatūra. Tagad tu varētu man atšķirt, piemēram, 30. lapas pusi un izlasīt, kas tur ir rakstīts. Te mēs nonākam pie pirmā stūrakmeņa, kas parāda, ka bērns ar redzes traucējumiem pēc tradicionālās literatūras mācīties, priekšmetiem mācīties nevar ar tradicionālām mācību metodēm. Bet, ja tu paskatīsies tālāk, tur, kur bija grāmatas, kas tur paņem tādu pašu lielāko grāmatu, kas tur uz tā galda stāv. Un šī grāmata jau ir Braila rakstā, kas ir viens no veidiem, kā bērniem ar redzes traucējumiem pasniegt mācību vielu. Bet ir arī vēl citi veidi, ar kuriem es tev varētu šodien iepazīstināt. Tā, piemēram, viens no veidiem, kā bērns var uztvert to pašu literatūras stundu vai dzejoli vai pasaku konkrētajā gadījumā, šī būs Zaķīša pirtiņa, ir audio fails vai audio materiāls. Vilis Plūdonis, Zaķīša pirtiņa, lasa Zane Eniņa. Garausīts zaķīts pa pakrēslu, kurina pļaviņā pirtiņu. Ja es tev tagad lūdzu pastāstīt, par ko bija šajā pasakā, tu man varētu pateikt? Dzejolī, principā. Par Zaķīša pirtiņu. Tieši tā. Bet ir vēl arī tāda lieta, kā, piemēram, Javas programma,
kas ļauj nolasīt pilnīgi visu, ko tu dari uz datora. Pieņemsim, tagad mēs būtu angļu valodas stundā. Mums būtu pasaka angļu valodā. Un šī JAWS programma šo pasaku vienkārši nolasītu. The Princess and the Pea by Hans Christian Andersen. Once upon a time there was a prince who wanted to marry a princess but she would have to. Jā, skaidrs, ka var saprast šādā veidā audiāli uztverot informāciju. Šādā veidā viņi var arī rakstīt. Enter. Oh. O. P. Semicolon. Nav arī tik vienkārši, bet katrā gadījumā es zinu, kādu pogas uzsver. Protams, kad ir jāpiešaujās, un pie tā arī piešaujās. Vienkārši tādā pirmā brīdī grūti saprast, bet šī te programma arī ļoti atvieglo viņiem darbu. Tagad tu vari ņemt nost brilles. Protams, ir bērni, ne tikai bērni ar redzes traucējumiem. Ir arī tādi, piemēram, kas nevar izmantot šādu tradicionālo peli, kā mēs visi pārējie, kuriem ir varbūt kaut kāda kustība traucējumi vai roku traucējumi. Tad ir izdomāta šāda speciāla pakustina ar kāju pele. Būtībā tā var iemācīties arī rakstīt grāmatas. Es esmu dzirdējis arī par ģitāristiem, kuri spēlē ar kāju pirkstiem. Būtībā ir fēni, kad mēs varam atrast tādus līdzekļus, kā pielāgot darba vidi cilvēkam, kuram varbūt nesanāk strādāt ar rokām. Jā, un šīs telpas mērķis ir parādīt, likt cilvēkam pašam saprast, kā ir mācīties savādāk, un līdz ar to piebiedroties šai kampaņai, palīdzēt vākt līdzekļus priekš kampaņas palīdzēt, kur mēs vācam mācību materiāliem bērniem ar īpašām vajadzībām. Mēs jau mēģinām iejusties, un arī tie cilvēki, kur nāk un mēģina iejusties, viņiem tas ir tāds nedaudz ar sajūsmu, viņi to uztver, kaut kas jauns izaicinājums, bet patiesībā tiem bērniem tā ir ikdiena, un viņi vairs ne ar tādu sajūsmu to dara, beigās tā viņiem ir tāda reālā dzīve, un viņi patiešām tādā veidā arī mācās. Man ir liels prieks, ka tie cilvēki, kas ir bijuši šeit, viņu attieksme ir bijusi tiešām tāda pārsteidzoša, es teiktu. Jo ļoti daudz teica, ka tas viņiem ir atvērs acis un palīdzēs saprast tiešām, kas ir vajadzīgs, kad tas vispār ir vajadzīgs un ka šis mērķis ir ļoti svarīgs. Citādā klase ir principā tikai tāda viena papildus aktivitāte šajā kampaņā, bet, protams, ka jebkurš cilvēks var palīdzēt ziedojot kādus līdzekļus šai te kampaņai, ziedojot visās Rimī vai Superneto kastītēs, zvanot pa norādīto tālruni un ziedojot 1 latu, vai, piemēram, pērkot krekliņus, kā jūs redzējāt Kasparam, jebkurš pasakas net dizains uz jebkuru no jūsu izvēlēta produkta lats no šī pirkuma aizies kampaņai. Vairāk informācijas par pašu akciju palīdzēt var uzzināt arī interneta vietnē www.pasakas.net. Tur var arī iegūt vēl papildus informāciju par to, kā notiek šie mācību procesi, kādas ir šīs tehnoloģiskās iespējas un arī, protams, kā palīdzēt un ziedot.